Tā viņam ir kaut kas vīrišķīgs tāds. Vīrišķīgais jāgaunieks Ivars Galiņš uz izbalsošanas strīpas atrodas jau 2. nedēļu pēc kārtas, bet Okartas akadēmijā viņš noturējies apaļus 2 mēnešus. Jā, godīgi jāatzīstās gan, ka neticēju tomēr. Tāpēc mans pašam ir liels pārsteigums un sasniegums. Līdz šim es nodzīvoju šeit un turpinu dzīvot un mācīties Okartas akadēmijā. Pirmās nedēļas izdzīvot palīdzēja vecā labā taktika – mazāk runāt, vairāk darīt. Viņš bija kluss, centīgs un apņēmīgs. Par blakus lietām lieki nerunāja, ar dažiem izņēmumiem. Tātad, es guļu šeit, blakus man guļ Mareks, tas čels ar tiem foršajiem matiem lielajiem. Un šitien te guļ blakus Saipā. Sante man draudzene. Viņa bija nobežījusi, ka es guļu starp meitenēm. Kad greizsirdīgās draudzenes problēma bija atrisināta, Ivars turpināja centīgi apmeklēt nodarbības un ilgoties pēc sava uzticamā suņa, kurš vienā jaukā dienā ieradās Okartas akadēmijā. Ej, tu nost, cik forši. Kā un tev pietrūkst? Kas saprotas ar suņiem, tiks galā arī ar impulsīvu sievieti. Ivars iemācījās saprasties ar Annu, neatgrūžot viņu un ieturot korektu distanci. Par Ivara tuvāko līdzgaitnieku gribot negribot kļuva Mareks. Nedēļā, kad abi par nogulētu vingrošanu vairākas dienas nedrīkstēja apmeklēt nodarbības. Un Martīnī Balītes nedēļā, kad Ivars mudināja pārējos solidarizēties ar sodītajiem. Ja 4 dalībniekiem pēc ieslēgšanās dušā liektas nodarbības, pie pedagogiem neies neviens. Visi kā viens uzņemamies šo atbildību. Pagājušo nedēļu skatītāji glāba Ivaru no aiziešanas un aizsūtīja mājās Kristapu. Puisim nācās izdarīt vairākus secinājumus arī par to, vai pēc uzvaras labdarības koncertā viņam nav deguns mākoņos. Es vairāk kārt vakar dzirdēju, ka to Baivi saka. Tāpat mēs Tas ir tāds iespējas tikai radies, es nezinu. To saka Okartas akadēmijas pedagogi. To nesaka cilvēki, kas skatās čatu, kas raksta čatu. Es noteikti ņemšu to vērā, un es vienalga neuzskatu, tomēr man kaut kas sakāps. Vienkārši bija tā, ka es dziedāju to 1 nedēļu savu dziesmu. Es viņu to dziesmu daudz man zināju. Ir tā vai nav, bet radošajā pēcpusdienā Ivaram nācās ciest klusu un pildīt visus jaunā stilista Mareka norādījumus. Vajag maksimāli kaut ko tādu. Pagāji, tu būsi vidīgi. Jābūt vidīgam kontrastam, tur nevar vienkārši parasti apģērbties. Tas būs rītīgi bomba, es tā sāku. Plīkšķi, viņš ir paiks spīlējās. Ar sarkanu lūpu krāsu vai zilu tinti, bet zvaigznēs uz visiem laikiem ir ierakstīta visvairāk pamanāmā Ivara īpašība. Par vīrišķību, jā, teiksim, viņa ir ļoti dziļa un pamatīga, un tā kā es atļaušos vienu prognozi, ja viņa labi, ja. Teikt, kad to pulveri neizšaus ilgi, kad tu, teiksim, tāda iekšējā un vīrišķa aktivitāte, arī fiziskā, viņa būs līdz mūža galam.